30 gadus Latvijā teicām vienu un to pašu. Nodokļi ir pārāk lieli. Un tā arī bija. Dzīves dārdzība un inflācija šo nastu padarīja vēl smagāku gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Cilvēkiem kļuva grūtāk samaksāt rēķinus, grūtāk savilkt galus kopā. Daudzi bija spiesti meklēt glābiņu ēnu ekonomikā. Redzot, kā Latvijā pieaug nabadzības risks, progresīvie panāca lielāko nodokļu samazinājumu pēdējo 30 gadu laikā. Un rezultāts? 90% Latvijas iedzīvotāji tagad ir mazāki nodokļi. Visvairāk ieguva cilvēki ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kā arī mūsu seniori. Arī uzņēmēji ir ieguvēji, jo darbinieku izmaksas ir mazākas. Skeptiķi teica, nodokļus nedrīkst samazināt, jo tas samazinās valsts ieņēmumus. Bet notika pretēji. Kopš reformas vilks ir paēdis un kaza dzīve. Cilvēkiem maciņos paliek vairāk naudas, un arī valsts budžetā ienāk vairāk. Nevienlīdzība vēl joprojām ir augsta, bet šis ir pirmais solis, kas beidzot strādā cilvēku labā. Progresīvie arī turpmāk aizstāvēs cilvēkus, kuri ikdienā rūpējas par saviem bērniem, vecākiem un kuriem nepieciešams, lai valsts panāk pretī.